Vecumnieku mūzikas mākslas skolas piebūve ir, kā redzams, jau vairāk kā 5 gadus sapņot sapnis skolas kolektīvam un arī skolēnu vecākiem, lai mēs varētu tikt vaļā no tās šaurības. Un, protams, tagad ir iespēja būt pašiem savās mājās, jaunās telpās, es pat teiktu modernās telpās, ar kvalitatīviem materiāliem, ar ļoti labu mikroklimatu, ar tādu iespēju pavadīt šeit ne tikai mācību laiku, bet arī brīvo laiku. Un tas ir liels ieguvums mūsu mūzikas un mākslas skolai. Saku paldies Bauskas novada pašvaldībai, ka viņi mums noticēja un viņi teica to, jā, Vecumnieku mūzikas mākslas skolai piebūve būs būta. Pirmām kārtām mums ir lejā skaista zāle, pirmā stāva zāle, kas būs pieejama gan ar instrumentiem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan vispār tāda pieejama kultūras zāle. Tālāk mēs esam ieguvuši augšā ļoti skaistas mūzikas instrumentu telpas. Vēl viens ļoti liels iegūms, kas mums ir, par ko mēs ļoti priecājamies, ka mums ir savs pagalms tagad, ka mums ir sava ārtelpa, kurā mēs arī varēsim rīkot koncertus, pasākumus. Un es gribu uzsvērt to, ka es domāju, ka jebkurš Latvijas bērns ir pelnījis mācīties, izglītoties tādā cieņpilnā vidē, skaistā, estētiskā vidē, un mēs par to rūpējamies, un tas tagad mums ir. Mēs vēlējāmies plašus stiklojumus bez radiatoriem, tāpēc ir arī siltās grīdas, gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Un otrajā stāvā pirmkārt tās ir paklājflīzes, viņas ir nāka pa gabaliem, ātri nomaināmas. Tai paklājflīžu grīdā ir savas akustiskās īpašības, tās ir mūzikas klases, kur katrs spēlē savu instrumentu, lai tā skaņa tiek maksimāli absorbēta. Svarīgi, ka viņas ir antialerģiskas. Mums ir tāds liela stiklota vitrīna, un tur tāds kāpnes uz augšu. Un tā ir tā vieta, kur tie bērni, kur viņi auga, kur viņi izauga. Tas tā, man liekas, ļoti tā simboliski tā raksturo šobrīd to skolu, un tieši tā arī bērni šajā iestādē ļoti auga. Ar šo piebūvi mēs atveram ne tikai durvis uz jaunām telpām, bet mēs atveram durvis uz jaunām iespējām, uz jauniem izaicinājumiem un uz daudz jauniem radošiem projektiem un notikumiem.